Šobrīd internetā par mums ir tik daudz informācijas, ka tā spēj mūs raksturot labāk nekā mūsu vecāki vai labākie draugi. Viena daļa no šīs informācijas sastāv no tā, ko mēs paši apzināti publicējam, piemēram, mūsu TikTok video vai Instagram bildes, kā arī kaut kādi komentāri mūsu draugu ierakstiem vai bildes, ko publicē mūsu draugi. Un otra daļa sastāv no tā, kādus mēs paradumus un kādas darbības mēs veicam un neapzināti atstājam informāciju. Piemēram, par to, cik ilgu laiku mēs pavadām kādā no sociālajiem mēdījiem, kāda veida ierakstiem mēs spiežam patīk, kur mēs apstājamies un kurus ierakstus paskatāmies ilgāk. Šī visa informācija veido tādu milzīgu datu kopumu, kas ļauj raksturot mūs kā cilvēkus. Un pastāstīšu mazliet vairāk par pirmo šo informācijas veidu, kas ir digitālā pēda. Digitālā pēda iedalās divās daļās – aktīvā un pasīvā. Aktīvā digitālā pēda ir tas, ko mēs apzināti publicējam. Kā jau es pieminēju, tie var būt dažādi ieraksti sociālos mēdījos, varbūt kāds komentārs kādā fórumā, domu biedru grupā. Tie var būt komentāri, ko mēs atstājam, video, ko mēs liekam. Tātad viss tas, ko mēs apzināti daram. Otra daļa ir pasīvā digitālā pēda. Tas, ko mēs atstājam nezinot. Lai vieglāk varētu salīdzināt, aktīvā digitālā pēda ir kā apģērbs, ko mēs katru rītu uzvelkam. Mēs padomājam, kā mēs vēlamies izskatīties, kā mēs gribam, lai citi mūs redz. Tātad izvēlamies tās drēbes, ko publiski vēlamies prezentēt. Tā ir šī aktīvā pēda. Pasīvā pēda ir kaut kas līdzīgs mūsu sirdspukciem. Mēs taču katru dienu nedomājam par to, kādu iespaidu mēs atstāsim uz kādu, ņemot vērā, kā pukst mūsu sirds vai kā rit mūsu asinsriti. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas notiek pasīvi, tā nekontrolēti, nepiedomājot, nemēģinot uz kādu atstāt iespaidu. Piemēram, tas ir tas, cik daudz laika mēs pavadam sociālos mēdījos, kurā brīdī mēs to daram. Piemēram, 2 naktī, skatoties TikTok video, informācija ievācās, ka 2 naktī, guļot gultā, mums ir paradums skatīties noteikta veida video. Mēs to nedaram, lai atstātu uz kādu iespaidu vai kaut kā sevi pierādīt. Tas vienkārši ir lietas, kas mūs interesē un patīk darīt. Tā arī ir šī informācija, šie dati, ko par mums ievāc. Dati ir ļoti daudzveidīgi. Sākot no tā, cik ilgu laiku mēs pavadam sociālos mēdījos, turpinot ar to, kāda veida ieraksti piesaista mūsu uzmanību. Kas ir tie ieraksti, pie kuriem mēs apstājamies un pavadam ilgāku laiku? Kas ir tie ieraksti, kuriem mēs uzspiežam patīk? Kas ir tā lieta, kā mēs šos ierakstus skatāmies? Pat vai mēs tos daram sēžot vai guļot, jo mūsu telefonā ir iebūvētas arī ierīces, kas var noteikti nedot informāciju par to, kādā veidā tātad mēs šo informāciju sociālos mēdījos skatāmies. Un viss šis datu kopums, šī te pasīvā digitālā pēda, ļoti daudz par mums var pateikt. Ļoti aktīvi šo informāciju izmanto reklāmdevēji. Viņi apkopo, kas tad mums ir interesants, kas mūs saista, un tad tālāk piedāvā mums reklāmas saturu, kas mums varētu būt aktuāls. Katrs no mums kādreiz ir pieredzējis situāciju, ka atveram, piemēram, TikToku, kādu brīdi paskatāmies dažus video, un pēc laika mums jau rādās vēl un vēl video, kas mūs ieinteresē. Un būtībā sociālo mēdīju mērķis šajā mirklī ir dot mums vēl vairāk informācijas, balstoties uz mūsu paradumiem, kas mums patīk, lai mēs iespējami daudz laika pavadītu viņu platformās. Tieši tāpat arī ar reklāmām. Nesen esam par kādu tēmu meklējuši informāciju, pēc laika jau redzam reklāmas, mums jau piedāvā to iegādāties. Tātad tas ir veids, kā mūsu dati tiek izmantoti, lai mūs noturētu sociālos mēdījos un lai mums pārdot dažādas lietas. Ir pat veikti pētījumi par to, cik daudz informācijas ir nepieciešams paņemt no sociālajiem mēdījiem, lai varētu par mums kaut ko pastāstīt. Lai mūs varētu psiholoģiski raksturot, kāda veida cilvēki tad mēs esam. Un tika veikts pētījums, ka cilvēki piekrita dalīties ar informāciju pētījumu ietveros Facebookā, ka viņi spiež like, ja patīk, komentē, skatās video, šie dati tiek ievākti un vēlāk, izmantojot dažādas algoritmus, tiek precizēta informācija par to, ko tad par šo cilvēku var pateikt. Un kas izrādījās, ka ar 270 laikiem pietiek, lai varētu tevi raksturot labāk nekā tavi draugi. Ar 300 laikiem to, kur tu spied patīk, var uzzināt par tevi tik daudz, ka vairāk nekā par tevi zina tavs mīļotais cilvēks. Arī šie pētījumi tālāk pētīja dažādas sakarības. Piemēram, tie cilvēki, kuriem patīk noteikta žanra filmas, un viņi izvēlas kādu no noteiktu ātrās ēdināšanas pakalpojumu, ka viņi visdrīzāk, piemēram, būs introverti. Un pēc šādiem dažādiem paradumiem sociālo mēdīju tika veidot cilvēku psiholoģiskie tēli, kas bija diezgan precīzi. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viss, ko mēs darām,
tiešsaistē, sociālos mēdījos, internetā veido dažādu veidu informācijas datu gabaliņus, kurus saliekot kopā, mūs var precīzi raksturot kā cilvēkus. Var zināt, kas mums patīk, kādas ir mūsu nodarbošanās, ar ko mēs aizraujamies, kas piesaista mūsu uzmanību. Dažbrīd tas var šķist biedējoši, ka tik daudz informācija par mums var uzzināt. Un ir bijuši cilvēki, kas saka, varbūt man vajadzētu izdzēsties un vispār vairāk neko nepublicēt. Bet būsim godīgi, mūsdienās tas nav īsti iespējams. Tas, ko mēs varam darīt, mēs varam ierobežot datus, ar kuriem mēs dalāmies, un mēs varam piedomāt par tām lietām, ko mēs publicējam un rādam citiem. Tas, ko ir svarīgi atcerēties, jebkas, ko mēs publicējam internetā, nav izdzēšams. Pat ja mums šķiet, ka mēs kaut ko nopublicējām un vēlāk izdzēsām, tas pavisam nepazūd. Pirmkārtām, tas glabājās serveros. Otrām kārtām, kāds jau var būt paspējis uztaisīt ekrāna šāviņu un ar šo informāciju padalīties tālāk. Tā kā līdz ar to pirms dažādām darbībām un publicēšanas ir svarīgi padomāt, vai tās vispār ir lietas, ar kurām mēs vēlamies dalīties. Un pat, ja mēs izdzēšam savus sociālo mēdīju profilus, dati par to, ko mēs esam darījuši šajās platformās, tāpat saglabājās. Un tas daudzos rada nemieru. Bet mums ir iespēja šos datus kaut kādā mērā kontrolēt. Katrā no aplikācijām ir iespēja dot piekrišanu, vai mēs vēlamies dalīties ar noteiktiem datiem vai nevēlamies. Ja, piemēram, mums ir aplikācija tāda vienkārši, ko mēs izmantojam, es nezinu, lai rēķinātu, vai tiešām mums vajag dalīties ar savu atrašanās vietu ar šo aplikāciju, vai tiešām mums jāļauj pilna piekļuva telefonam šai aplikācijai. Un tā tālāk un tā joprojām. Izmantojot un ielādējot jaunas aplikācijas, vienmēr ir vērts pārskatīt, kurām aplikācijām mēs dodam piekļuvi un kāpēc. Ja tu redzi, ka kādai aplikācijai nav nepieciešams zināt par tevi kādus konkrētus datus, lai tā varētu labi funkcionēt un dot tev labumu, tad noteikti izvēlēs ar saviem datiem nedalīties. Nākamā lieta, par ko vērts būtu padomāt, tie ir tie ieraksti un tās lietas, ko mēs publicējam paši apzināti. Reizēm mums šķiet, jā, mums sociālos mēdījos nemaz nav tik daudz sekotāju. Nekas jau tāds nenotiks, ja es ielikšu kādu ierakstu, kādu smieklīgu joku, maniem draugiem tas noteikti patiks un nekur tālāk tas neaizies. Pasaules piemēri liecina, ka nevienmēr tas ir tā. Viens ļoti populārs gadījums, par kuru runā komunikācijas nozarē jau gadiem, tas notika 2013. gadā, kad viena sieviete, tajā laikā tas vēl bija Twitteris, kur viņa publicēja, un viņai tur bija nedaudz virs 100 sekotājiem. Un viņa publicēja pirms lidojuma ierakstu, tādu rasistisku ierakstu. Viņa devās uz Āfriku, un viņa ielika tur rasistisku joku. Un viņai šķita, ka viņas draugi to sapratīs, viņa bija noteikti relaksējusies pirms atvaļinājuma, un likās, ka būs tāds smieklīgs jociņš, un viņas 130 cik tur sekotāji iespējams to sapratīs, bet kas notika tālāk? Viņi iekāpa lidmašīna paceļās gaisā, viņi 11 stundas lido, un tikmēr viņas šis te ieraksts kļūst pasaulē populārs, ja viral, kā mēs tagad sakam. To ir noskatījušies neskaitāmi simtiem un tūkstošiem cilvēki, un atstājuši savus komentārus, dalījušies ar šo ierakstu. Viņas lidojuma laikā tiek arī identificēts reiss, kurā viņa lido. Līdz ar to pat parādās Āfrikā sagaidītāji, kuri vēlas redzēt viņas reakciju, kā tad tas iztīsies, ka viņa izkāps no lidmašīnas, izveidojas pat tēmturis, vai viņa jau ir nolaidusies, kur cilvēki spriež par to, kā viņa jutīsies, ka viņa izkāps no lidmašīnas. Un ticiet man, jutās viņa drausmīgi, jo šo 11 stundu laikā, kad viņa domāja, ka viņa dodas savu ideālo atvaļinājumu, viņu ienīda pusi pasaules, un viņa tika atlaista arī no darba, jo viņas darba devējs paspēja jau viņu atlaist, un viņa nolaidās tādā milzīgā dusmu mākonī, kur viņu sagaidīja cilvēki ar ļoti negatīvām emocijām. Un tas viss tikai cilvēkam ar nieka 130 sekotājiem. Bet tas būtu nav vienīgais gadījums. Pavisam nesen, 2022. gadā, bija gadījums, kad viens no Apple augsti stāvošiem vadītājiem piekrita kādai TikTok intervijai. Droši vien esat redzējuši, pienāk turīgiem cilvēkiem klāt TikTok satura veidotājs un jautā, kā jūs nopelnījāt naudu šādai mašīnai. Nu, lūk, pie tāda satura veidotāja arī viņš nokļuva video, un uz jautājumu viņš nolēma nevis vienkārši pastāstīt par savu darba vietu, bet citēt kādu filmas citātu, kas bija tāda seksuāla rakstura. Un viņam tas likās smieklīgi un likās, ka tas ir labs veids, kā šajā video parādīties. Tomēr pavisam citādāk domāja sabiedrība un viņa darba devēja. Apple uzreiz jau norādīja, ka tas neatbilst viņu uzņēmumu vērtībām, un šis cilvēks, neskatoties uz to, ka viņš bija augsta līmeņa vadītājs,
un 20 vairāk kā gadus nostrādājis Apple, tika atlaists. Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka uzņēmumiem ir ļoti svarīgi abos gadījumos, gan tajā pirmajā, ko es stāstīju, gan šajā, parādīt, ka viņi nav saistīti ar šiem te viedokļiem, kas neatbilst viņu vērtībām, jo viņi sargā savu reputāciju. Līdz ar to mūsdienās ir ārkārtīgi viegli zaudēt darbu neapdomīgu izteikumu vai ierakstu dēļ. Gan tādus, ko mēs paši publicējam, gan tādus, ko dažkārt publicē arī kāds cits. Un nav jau tā, ka arī Latvijā nav šāda veida piemēru. Pavisam nesen pirms kāda laika vienā no kurjerdienestiem darbinieki bija sevi filmējuši, kā viņi mētā klientu pakas. Tātad viņiem ir jāiepako tās pakas sūtīšanai tālāk, bet viņi nofilmē, ka viņi tās mētā. Un tad cilvēki, kuri ir šī te kurjerdienesta klienti, ieraugot šādus video, protams, bija ļoti sašutuši. Katram no mums radās jautājums, vai arī pret manu paciņu tā izturās, vai tiešām uzņēmums nekādā veidā nekontrolē, kā šie darbinieki izturās pret sūtījumiem. Rezultātā, protams, darbinieki zaudēja savu darbu, bet atkal jau uzņēmuma reputācija tika iedragāta, jo pastāv jau arī citi kurjerdienesti, un cilvēks varbūt neviļus nākamā reizē izdarot izvēlēts kādu citu uzņēmumu, kam uzticēt savu sūtījumu. Līdz ar to ietekme ir gan uz pašu, gan, protams, arī uz uzņēmumu. Nu labi, it kā jau ir skaidrs, mēs varam izvairīties un nepublicēt kaut kādus ierakstus, kuri mums nenāks par labu vai nenāks par labu mūsu skolai, ģimenei, draugiem, bet vēl jau paliek arī privātās sarakstes. Tur gan nereti mēs mēdzam būt ļoti atklāti un domāt, ka tas paliks kaut kādā šaurākā lokā. Cik bieži mums nav grupu čati, kur mēs ar draugiem izsakam dažādas jokus, kas mūsu starpā liekas tiešām forši, bet varbūt kādam no malas izskatītos citādāk. Mums liekas, ka neviens nekad to neieraudzīs, taču tā nebūtu nav taisnība, un ir diezgan daudz piemēru, ka šīs privātās sarakstes arī kļūst publiskas. Tas, kas mums ir jāatcerās, jebkas, ko mēs nosūtam, kas kādam ir pieejams, var tikt saglabāts kā ekrānšāviņš un tālāk nosūtīts kādam citam un tālāk izplatīties aizvien vēl kaut kur tālāk. Tādu piemēru arī ir ļoti daudz. Nesen, pirms pāris gadiem arī Latvijā bija kāds piemērs, kur kāds dizaina zīmols sarakstījās ar satura veidotāju Instagram, izsakot nepārāk jaukus komentārus šai satura veidotājai, un vēlāk viņi šos sarakstus satura ekrānšāviņus pārpublicēja, padalījās ar tiem tālāk, un tapa dažādi interneta raksti, kuros šis te zīmols, kas īstenībā tāds luksus un dārgs zīmols, kas parasti sasaistīts vairāk ar tādiem skaistiem komplimentiem un dizaina balvām, tika netik glaimojoši izcelts jau interneta rakstos, un vēlāk ierakstot šī zīmola nosaukumu, šie raksti arī Googlē parādījās, kas noteikti nav tas, ko viņi būtu gribējuši. Jā, protams, mēs varētu teikt, ka cilvēki nedrīkst dalīties ar privātām sarakstēm, bet realitāte liecina par to, ka nevienmēr tas tā notiek, un nereti arī tas, ko mēs rakstam privāti, tālāk aiziet publiski. Ir bijis tāds gadījums, ka jau arī pirms vairāk kā 10 gadiem, kad jaunieši, kuri tika uzņemti Hārvardas universitātē, kas ir universitāte, kurā absolūti nav viegli tikt, ir jābūt ļoti labām atzīmēm un dažādiem citiem sniegumiem, tātad viņi jau bija tuvu tam, lai sāktu studijas, bet Hārvarda vairākus no viņiem atsauca un paziņoja, ka viņus neuzņems. Kāpēc? Dēļ tā, ar kādu saturu viņi bija dalījušies privātā Facebook grupā. Tātad šī informācija bija aizgājusi tālāk. Hārvardai tāpat kā citiem lieliem uzņēmumiem un iestādēm sava reputācija ir ārkārtīgi svarīga, un viņi nolēma šos studentus neuzņemt. Bet vai vienmēr ir jābūt kaut kādām nepieklājīgām sarakstēm vai šokējošiem nepatīkamiem ierakstiem, lai netiktu, piemēram, pie savu kārotā darba? Un atbilde ir nē, nevienmēr. Ir arī gadījumi, un tepat arī Latvijā, kad dažkārt ierakstu publicēšana, tas, ko mums šķiet, ka tie ir pilnīgi normāli ikdienišķi ieraksti, var nesaskrist ar to, ko domā, piemēram, mūsu darba devējs. Un viens tāds piemērs bija pirms pāris gadiem, kad Austrumu slimnīca atlaida savu darbinieci tādēļ, ka viņu prāt ir bijuši ieraksti, kas neatbilst viņu slimnīcas vērtībām. Un apskatot šīs sievietes profilu, iespējams, daudzi no mums tur neko tādu nesaskatītu. Viņa publicēja diezgan daudz Instagram šos te īsos stāstiņus, storijas par to, kā viņa no rīta veids dažādas pārdomas par savu darba vietu. Un šīs pārdomas viņa stāstīja, veicot savu ikdienas kosmētikas rituālu no rīta. Tātad uzklājot kosmētiku vai tīrot seju, viņa stāstīja par savām pārdomām par darbu.
Mums varbūt tas šķistu pilnīgi normāli, jo diezgan daudz satura veidotāji to dara. Savukārt slimnīca tajā visā saskatīja neatbilstību, ka tas var radīt šaubas par slimnīcas personāla profesionalitāti, ka tādā formātā tiek publicēti ieraksti un tādā veidā tiek komunicēts par darbu. Tātad arī šāda veida ieraksti var izraisīt ne to reakciju, ko mēs bijām gaidījuši. Varbūt mums šķiet super, es padalīšos par pārdomām par savu darbu, mans darba devējs būs priecīgs par papildus ierakstiem, par papildus publicitāti, bet nevienmēr tā tas ir. Līdz ar to es vienmēr ieteiktu gan kādā jaunā darba vietā, gan varbūt pat augstskolā vai kur citur painteresēties, vai tas ir pieņemami, ka es lieku ierakstus par šo, vai tas ir pieņemami, ka es filmēju kādu no procesiem, lai vēlāk nerastos nevajadzīgas domstarpības. Kas vēl ir svarīgi, domājot par nākotnes darbu vai darba meklējumiem, ir atcerēties, ka tas, ko mēs šobrīd publicējam sociālos mēdījos un tā informācija, kas par mums ir pieejama, būs pieejama arī pēc laika. Varbūt tagad tu vienkārši baudi dzīvi skolā, bet pēc kādiem 10 gadiem tu meklēsi darbu, un tad tavs darba devējs iespējams apskatīsies internetā, kāda veida informācija par tevi ir pieejama. Ārzemēs ir veikti gana daudz pētījumu, kas norāda uz to, kad aptuveni 70% darba devēju veic izpēti sociālos mēdījos pirms pieņem kādu darbā. Un apmēram 50% no viņiem atzina, ka ir noraidījuši kandidātus tieši dēļ tā, ko ir ieraudzījuši sociālos mēdījos. Ko tas nozīmē? Kad mūsu informācija, kas par mums glabājās sociālos mēdījos un vispār internetā, ir kā mūsu vizītkarte, kas ir kā mūsu digitālais CV. Ja kādreiz mēs uzrakstījām CV, nosūtījām darba devējam, un tas bija aktuāls tieši tajā brīdī, kad mēs to aizsūtam, tad mūsu digitālais CV, visa informācija, ko par mums var atrast, tas ir kā CV, kas darbojas 24/7. Jebkurā brīdī kāds var pieslēgties, pameklēt informāciju par mums un izvērtēt, ko viņi par mums domā. Un iespējams tie ir mūsu potenciālie darba devēji, varbūt iespējams tas ir kāda cita grupa, kurā mēs gribam iekļauties, un viņi pirms mūs uzņem, paskatās, vai viņi vēlas ar mums kopā pavadīt laiku. Kopumā varbūt izklausās mazliet biedējoši. Tik daudz informācijas par mums ir pieejams tiešsaistē, tik daudz ko par mums var nodomāt, var pārprast un var uzzināt, pat nemaz mūs nesatiekot. Ja kādreiz bija tā, ka cilvēki viens otru satika, pirms viņiem radās priekšstats, varbūt bija kaut kādas priekšstats par to, ko kāds cits ir teicis par tevi, bet mūsdienās mēs pat varam nesatikties un mēs jau varam radīt kaut kādu priekšstatu. Viss jau nav nemaz tik slikti. Mūsu rokās aizvien ir diezgan daudz kontrols pār to, ar ko tad mēs dalāmies digitālajā vidē. Pirmā lieta, ko tu vari darīt, pameklē sevi Google. Ieraksti Googlē savu vārdu un uzvārdu un paskaties, ko tur var atrast. Un galvenais paskaties ne tikai pie tās rakstītās informācijas, apskaties arī attēlus. Tur nereti parādās gan tie, ko es pats publicējis, gan tie, kur tev ir atzīmējuši kādu no draugiem. Otrā lieta, ko tu vari darīt, ir atvērt arī sociālo mediju profilus un paskatīties, kāda informācija tur ir par tevi pieejama. Iedomājies, kā uz to skatītos kāds svešinieks, kāds cilvēks, kurš tevi nepazīst, ko viņš varētu spriest pēc taviem ierakstiem. Vai visi ieraksti ir tādi, kādus tu gribētu, lai redz šis svešais cilvēks, un kāds priekšstats viņam par tevi tad rastos. Tāpat pārskati arī aplikāciju atļaujas. Pārbaudi, kurām lietotnēm tu ļauj piekļūt savai atrašanās vietai, savam mikrofonam un visiem pārējiem datiem. To ļoti ērti tu vari telefonā izdarīt settingos un paskatīties, kas tad var piekļūt tavai informācijai. Ļoti bieži tu pamanīsi, ka ir lietotnes, kurām nav vērts dot piekļuvi dažādu veidu datiem, jo tās lieliski darbojas arī bez tiem. Ja ir iespējams, izslēdz šos dalīšanos ar datiem. Ceturtā lieta, ko es tev no sirds iesaku, ja tu esi sociālo mediju profilos vai ja tev ir e-pasts, tad ieslēdz tur 2 faktoru autentifikāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, lai iekļūt tavā profilā nepietiek tikai ar paroles ierakstīšanu, ir nepieciešams autentificēties, piemēram, ar kodu, kas aiziet uz tavu telefonu numuru. Tādā veidā tu ierobežo citiem piekļuvi saviem sociālajiem mēdījiem. Un varbūt kādreiz varētu šķist, kas gan kādam varētu būt interesants manos sociālos mēdījos. Tomēr sociālo mēdīju profilu zākšana ir ļoti populāra lieta. Nereti tiek uzlausti šie profili, lai sūtītu informāciju, lai iegūtu naudas līdzekļus, izkrāptu no kāda. Un šie gadījumi gadās kā vienkāršiem cilvēkiem, tā arī lielām organizācijām. Pirms tu kaut ko publicē, vienmēr padomā. Vai tas ir tas, ko ir vērts ielikt publiskajai apskatei, vai tas ir kaut kas tāds,
ko tev būtu patīkami, ja redzētu tava mamma, tava skolotāja, varbūt tavs topošais darba devējs pēc 10 vai 15 gadiem, vai galā tu pats pēc kādiem 20 gadiem, vai tu gribētu uz to skatīties un lepoties un teikt, jā, šis bija brīnišķīgs ieraksts, kas man noteikti dzīvē palīdz. Un tāpat vienmēr atceries arī par privātajām sarakstēm. Populārākā lieta, kā privātās sarakstēs nokļūst nepatīkamas lietas, ir tad, ja mēs ziņas sūtam emociju iespaidā. Psihologi jau ir izreikinājuši, ka mums vajag aptuveni 24 stundas, lai nomierinātos un lai tā lieta, ko mēs iepriekšējā vakarā gribējām kādam no sirds dusmīgi pateikt, vairs nešķistu aktuāli. Tas, ko tu vari darīt, ja tas ļoti dusmīgs, ļoti bēdīgs, tev ir daudz emocijas un tu kādam vēlies to uzrakstīt, uzraksti šo tekstu, bet neaizsūti. Pagaidi 24 stundas un ļoti liela iespēja, ka pēc 24 stundām izlasot šo tekstu, tev liksies, ok, ļoti labi, ka es neaizsūtīju, es šodien vairāk tā nejūtos un es saprotu, pat ja es jūtos, man nav vērts to nevienam sūtīt, jo es negribētu, lai tas tālāk kļūst publisks vai kaut kā citādi nepatīkami attīstās. Un atceries, ka tu šo digitālo plašo pasauli var izmantot arī savā labā. Uzdod sev vairākus jautājumus, piemēram, ko es vēlos, lai cilvēki par mani uzzina. Ja kāds tagad par mani neko nezina, un viņš atver man sociālo mediju profilus, ko es gribētu, lai viņš par mani uzzinātu? Kas būtu tās lietas, kas varētu veidot to vislabāko priekšstatu par mani? Un izdari tā, lai tās lietas ir tavā profilā atrodams. Padomā, kādas manas prasmes vai intereses es varētu parādīt plašāk. Varbūt tev ir talants zīmēšanā, varbūt tu esi sportists vai tu brīnišķīgi glezno, un tad šīs ir tās lietas, ko tu vari parādīt sociālajos medijos un atrast arī domu biedrus, kuriem ir līdzīgas intereses. Un vienmēr padomā, vai mans saturs, ko es publicēju šodien, būs tikpat labs un kalpos man par labu arī pēc 10 gadiem. Un ja tā nav, tad var arī to varbūt nepublicēt, lai neradītu sev problēmas vēlāk. Ko gan tu vari rādīt? Tu vari rādīt savas aizraušanās, tu vari rādīt savus talantus, tu vari izpausties ļoti plaši. Mūsdienās ir ārkārtīgi daudz piemēru, kad cilvēki, kas ir, piemēram, talantīgi mākslinieki, Instagramā publicē savas gleznas un atrod tām pircējus. Ir ļoti daudz piemēru, ka programmētāji dalās ar dažādiem atvērtajiem kodiem kopējās dombiedru grupās un tādā veidā tiek pie darba, jo kāds pamana viņu brīnišķīgo talantu. Varbūt tev patīk taisīt dažādas dinamiskas, interesantas video, tu vari publicēt TikTokā, varbūt tev jau ir dažādas zinātniskie darbi, ar kuriem tu vēlies dalīties, un tu vari attīstīt savu bloga ierakstus LinkedInā. Katram, manuprāt, mūsdienās ir atbilstoša platforma, kur izpausties un parādīt savu labāko pusi, tādā veidā veidojot savu digitālo tēlu.